situācija sekojoša. Šis ir mans viens gabals, un šis ir mans otrs gabals, ko es nopirku kopā abus divus. Tikai viena problēma, ka šeit ir grāvis pa vidu, kas arī ir tur un visur citur tālāk. Nu, lūk, uztaisīju projektu grāvi aizrakšanai. Un pēc tam projektu iesniedzu dažādām firmām. Viena no firmām atbildēja tikai. Un tāme bija 5800 eiro. Ielikt šādas te trubas. Uztaisīt šeit vienu aku, kas ir, šeit šāda te, lūk, projektā gan bija betona grods, bet pēc tam pastāstīšu tālāk, kāpēc nolēmu pirkt tādu. Nu, lūk, sanāk jāliek drenāžas truba visā garumā, 36 metri, un tur galā jāliek vēl viena aka, kas, priekš kaimiņa domāta, tikai mazliet mazāk. Nu, lūk. Un esmu nonācis pie secinājuma, ka jātaisa tas ir pašam, jo pagaidām šis materiāls viss izmaksāja 1200. Un redzēsim, cik es varu tālu tikt, rokot te ar lāpstu, ar rokām, barot ciet ar rokām, pēc tam varbūt nāks palīgā traktors mazliet. Nu, lūk, šādi izskatās tas grods. Aka, nezinu kā pareizi nosaukt. Sanāk tā truba, kas jau ir tur. Viņa savienojas ar šo. Un tālāk šis gals savienojas ar šitām trubām, caurulēm. Aiziet līdz galam. Un beigās ir šis pa vidu vēl kāds tregabals, kur var pieslēgties lietus ūdeņam. Nu, lūk, tā skatīsimies, kā ies. Šeit būs šī lielā aka. Pamēģināsim kaut ko parakt, skatīsimies, kā būs ar ūdeni. Un tad jāskatīsies tālāk. Šī tik esmu izracis pa kādu stundu. Plus mīnus jau ir. Izskatās. Vēl bišķiņ. Un tā liks iekšā šitā. Pēc tam. Un tā šī tik ir izrakts, bet problēma, ka brūk no sāniem smiltis un nevar īsti izrakt dubļi. Baigi jauna. Un ūdens un viss kopā. Tāpēc izdomāju šādu te. Pamēģināšu ielikt un rakt pa vidu. Sanāk, ka no sāniem nebruks, bet no vidus būs grūti, jā, bet mēģināsim dabūt tos dubļus ārā. Un ar šādu augstumu, dziļumu man pietiek, lai es varētu ielikt to trubu. Skatīsimies, kas sanāks. Ar rokām nekas man neizdevās, tāpēc, ka pārāk ātri nāca ūdens atpakaļ. Tagad viņš ir vienā līmenī ar gruntsūdeni pa nakti. Tā kā nāksies ņemt traktoru, nosūknēt ūdeni un izrakt ātri un ielikt. Diemžēl. Sākās ziemā. Aku es ierakt nepaspēju, bet man ir traktors. Un ar traktoru es tagad mēģināšu šo te ierakt. Un ar sūknēm ārā ūdeni. Un tad liksim iekšā. Nu tā, ar diviem palīgiem esam ielikuši šo te skaistuli. Un viss tur derēja. Bez nekādas slīpēšanas, gandrīz vai bišķi pieslīpē, bet diez vai kaut ko dēļ. Viss ir līmenī un ideāli. Šitā te tagad rakšciet. Un divi palīgi man bez viņiem vispār nekas nebūtu te. Pirmā truba ielikta. Arok ciet. Trīs trubas ir ieraktas. Izskatās šādi.
Tur vēl gabaliņš ir palicis. Kaut kur 2,5 trubas izskatās. Pēc tam galam, pēc tam pievienojas klāt lietas ūdens, notek caurula. Un aizraup visu ciet. Šeit ir grots un paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Ūdens jau krājās. Nācās izraut vienu mazu bērzu. Citādāk viņš man traucēja visu māju rakšanu. Izrāva ar visām saknēm. Uztaisīju biokanalizācijas no plūde. Šitā te izrabu cauri. Un iest vienkārši šeit iekšā. Pēc iespējas mazāks gals ir virzemē, tuvāk virzemē. Pārējais iet zem zemes un uz kanalizāciju. Tālāk. Otrā aka ielikta. Visas trubas ir arī saliktas. Šeit pielaidīsim ar ūdeni. Citādāk liekot iekšā, viņš kā plūdiņš ceļas augšā. Tālāk. Tad tālāk būs potenciālais ievads. Un tas arī būs viss pēc tam aizrakšanas darbi. Ir aizrakts ar smilti, jau lielākā daļa krāja. Šeit vēl nedaudz palika. Pēc tam aizrakts un pēc tam melnzemīte pa virsu, zālīte. Un viss būs skaisti. Tā kā tā, lielākā daļa ir izdarīts, jā. Grāzs ir pilnībā aizrakts ar smiltīm. Tagad tikai melnzemes kārtiņa. Tur jau ar melnzemi aizrakts. Un beidzot gabali tiek savienoti. Ir pilnībā aizrakts grāvis, tur ir viena aka, un tur ir otra tālamāka. Tur iesēsim zālīti, un būs ideāli savienoti gabali beidzot. Tā kā viss ir izdarīts. Ar šitādu traktoriņu man uzfrēzē zemi tagad. Pagaidām to gabalu, kur bija baigā zāle tikai. Un pēc tam, pēc nedēļas vai divām visu kopā šito. Un tad nolīdzinās ar blieti, ruli un sasēs zālību. Tāds mini traktoriņš ar frēzi. Šitāda zemīte paliek mīksta. Tālāk būs ideāli. Šādi izskatās nofrēzēta zemīte. Un tagad nobrauks noblietēt ar ruli. Zālīte jau ir iesēta. Skatīsimies, kas būs pēc tam.
Zeme ir piegludināta. Gaidām tagad tikai zālīti, kad sāks augt. Tas arī viss.